pats biju 30 gadus vecs, tad es teicu, lauksaimniecība nemūžam. Nē, aiz vārtiem uz to pusi, lai es ar traktoru joprojām pa vārtiem, bet pēc iespējas tuvāk. Toreiz bija Ziemeļgaujas projekts, un Ziemeļgaujas projektā piedāvāja 16 govs un 1 bulli. Tas arī sākās tas lopu padarīšana. Ja? Lopu ir ap 170 šobrīd. Ar to tiek galā, principā, jā, viena ģimene. Pļava ir vairākas reizes smuka. Pļava ir smuka tad, kad viņa zied. Pļava ir smuka pavasarī, kad viņa paliek zaļa. Pļava ir smuka tad, kad viņa nopļauta un salikta smukos vālos. Un pļava ir smuka arī tad, kad novākta. Katru nedēļu, reizi nedēļā tika pļauta 20 gadus no vietas. Visa lielā platība šeit tika nopļauta. Bet tad šeit pavasaros vienmēr zied sniegpulkstenīši. Domāju, atstāšu, lai tie sniegpulkstenīši nogatavojās, lai viņi kļūst vairāk, nevis mazāk. Izrādījās, ka te zied dzeltenas, zilas, tik smuki, viss no vienas vietas, vienos ziediņos. Domājam, atstāsim, lai nozied tās puķītes. Un tad, kad noziedēja tās puķītes, jau ziedēja naktsvijole. Aizvakar mēs vācām skāpsienu no sētās pļavas. Un es nācu pie secinājuma, kad Latvijas cimdi, tumši zaļi, brūnie, krūzes, keramika, tas viss ir no pļavas. Jo tad, kad to pļavu es biju nopļāvis un vakarpusē spīdēja saulīte, tur ir tās īstās latviešu krāsas, un es pieļauju, ka tas nāk no turienes. Es esmu biznesmenis pirmām kārtām. Tas, ka man tas patīk, bet tas ir apvienojumā ar to, ka es arī to varu ar to nopelnīt. Es esmu savā dzīvē darījis tik šausmīgi daudz dažādus darbus. Es esmu tirgojis kokus, es esmu nodarbojies ar transportu, man joprojām ir autoservis un man ir velosipēdu veikals. Bet no visiem tiem biznesiem, kas man ir bijis, šis ir visstabilākais un visienesīgākais. Bet to nevar izdarīt ar 1 hektāru, bet to var sākt ar 1 hektāru. Iestādīt gurķus vai iesēt, kaut ko un dabūt, lielu naudu. Un tad jau pamazām, var pāriet uz 100 hektāriem lēnītēm, bet sākt ar 1 hektāru ar bioloģiski vērtīgu zālāju un dabas aizsardzību, tas pilnīgs muļķības. Tu būsi, bankrotā kā likts. Bet visā visumā varat tā darīt, jo es nopirkšu no jums to hektāru. Mēs katru gadu nopērkam kādus hektārus 10, ja tāda iespēja ir, 10, ja būtu vairāk, nopirktu vairāk. Bet, zeme arī paliek ļoti strauji dārgāka, tā kā mēs paliekam bagātāki.